Cilvēka acis ir dvēseles spogulis. Viens skatiens var atklāt, Viens skatiens var runāt, vai slēpjas tur skumjas, vai smaids vīs. acis ir dvēseles spogulis, tās visu pasacīs. Tāpēc mēs arī skatāmies visi viens otram acīs. Tās ir gan skaistas, gan pievilcīgas, Gan vilinošas, ilgi lūkojoties var redzēt, cik tās ir bezgalā dziļās. viskaistākās acis ir tās, kuras ar maigumu un mīlestību uz tevi skatās. Un nav svarīgi, vai tās ir brūnas, zaļas vai zilas. Tās ir tās, kuras tu mīli visvairāk un negribi citas. Cilvēku acis ir tik dažādas, mirt zilas, zaļas, brūnas un gaiši pelēkas. Dažreiz skumjas un dažreiz priecīgas, Un maigas un nedaudz kaislīgas. vēl laipnas, bet varbūt arī bīstamas. Un pat draudīgas, Reizēm noslēpumainas, reizēm vienaldzīgas. cilvēku acis ir tik dažādas, Un visas ir patiesi skaistas. un visas Ir unikālas. Viskaistākās acis ir tās, kuras ar maigumu un mīlestību uz tevi skatās. un nav svarīgi, vai tās ir brūnas, zaļas vai zilas. Tās ir tās, kuras tu mīli visvairāk un negribi citas. Acis redz un skatās uz visiem, bet sirds skatās tikai uz saviem mīļajiem. Redz dvēseli, Kuras Dievs saveda kopā vienā un tajā pašā vietā. un vienā laikā. Viskaistākās acis ir tās, kuras ar maigumu un mīlestību uz tevi skatās. Un nav svarīgi, vai tās ir brūnas, Zaļas vai zilas, tās ir tās, kuras tu